Vai tu zināji, ka autobusa numurzīme slēpj precīzu datumu, kad tika izlaista filma Rotaļlietu stāsts 1? Vai arī, ka atkritumu mašīna ar Lotso parādās vēlreiz? Filma Rotaļlietu stāsts 5 ir tik pilna ar atsaucēm, ka Pizza Planet kravas mašīna parādās 2 reizes. Tāpēc šodien mēs apskatīsim 120 noslēpumus, saiknes un detaļas, kuras iespējams nepamanīja pirmajā reizē. Ja saskaiti visus bazus pašā sākumā, kopā ir 50. Baz parādās viens pats jūras krastā, iesprostots uz salas un gaida signālu, lai viņu izglābtu. Tā ir tieša atsauce uz filmu Naufrago. Un atsauce ir ar otru slāni. Filmas Naufrago galvenais varonis ir Toms Hanks, un arī Vudija oriģinālo balsi ierunā Toms Hanks. Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, potato? Lai gan tās ir mūsdienīgas versijas, visi 50 bazi joprojām tic, ka zvaigžņu komanda pastāv. Tas ir tas pats programmēšanas kļūdas gadījums kā 1995. gada Bassam, kad viņš ieradās Endija istabā domādams, ka patiešām ir kosmosa sargs. Spilgtā zvaigzne, ko Bassi sajauc ar zvaigžņu komandu, ir ar klasiskās Disney vēlēšanās zvaigznes formu un mirdzumu. Kad Baši pamet salu, kamera paceļās debesīs un mākoņi kalpo kā pāreja uz Bonijas pasauli. Tas ir tas pats baltais uz zilā raksts, kas raksturo Rotaļlietu stāstu kopš 1995. gada. Un šis raksts nav redzams tikai debesīs, tas ir arī Bonijas istabas zīmējumos un viņas apģērbā. Vienā ainā uz Triksijas kājām joprojām var izlasīt Bonija, tas pats sīkums, kas parādījās arī filmā Rotaļlietu stāsts aizmirstie laikā. Bonijas tēvs valkā kreklu ar Grand Basin logotipu. Tā ir vieta, kur notika karnevāls filmā Rotaļlietu stāsts 4, atsauce uz Vudija atgriešanos. Andersona automašīnai ir emblēma ar modeļa apzīmējumu TS5. Tas izklausās pēc parasta automašīnas nosaukuma, taču patiesībā tas nozīmē Rotaļlietu stāsts 5. Kamera nolaižas līdz kokam, kur Emīlija bērnībā spēlējās ar Džesiju. 30 gadus pēc tam, kad viņa dzirdēja, kā tika pamesta, Džesija fiziski atgriežas tajā pašā vietā, kur sākās viņas dzīves laimīgākā un skumjākā daļa. Siluets, saknes un zaru forma ļoti līdzinās galvenajam kokam filmā Skudru dzīve, un šis koks mums arī atgādina par Zemes jauno dzīvi filmā Wall-E. Uz Džesijas biksēm ir izšūts 1200 Range Road. Šis skaitlis attiecas uz Pixar galveno biroju Emeryville. 1200 Park Avenue. Ken Harris atklāja, ka bija aina, kurā Emīlija jau vecumā atkal atrada Džesiju un iepazīstināja ar viņu savu mazdēlu. Diemžēl šī aina tika izņemta, jo stāsts tika mainīts, taču ar to mums tiek pateikts, ka viņu atkal redzēšanās ir iespējama Toy Story visumā. Dziesmas, Kad viņa mani mīlēja melodija no Rotaļlietu stāsta 2 atskan instrumentāli ap Džesiju. Andrew Stantons un Kens Harris stāstīja, ka Džesija sākotnēji nebija paredzēta kā galvenā varone, taču stāsts par viendulību, ekrāniem un bailēm kļūt novecojušam ļoti labi saskanēja ar viņas iepriekšējo pieredzi. Tika runāts arī par pirmo Toy Story 5 versiju bez Vudija, lai salīdzinātu, vai sērija varētu turpināties bez viņa. Kad šī versija bija pabeigta, viņi saprata, ka tas ir neiespējami, tāpēc visu pārrakstīja no jauna. Kad Vudijs atkal parādās, viņš valkā pončo, kas mums atgādina Klinta Īstvuda bezvārda vīru, tieši kā kauboju, kurš gadiem ilgi klīdis pa pasauli. Nodilusi vieta Vudija galvā nav parādījusies nejauši. Tā ir tieši tā pati vieta, kuru restaurators tīrīja un pārkrāsoja filmā Rotaļlietu stāsts 2, pirms Vudijs tika gatavots pārdošanai Tokijas muzejam. Tātad jā, Vudijam plikpaurība jau bija vairāk nekā 20 gadus. Patiesībā titros Betija ar marķieri iekrāso Vudija nodilušo vietu, lai viņas vīrietis neizskatītos tik vecs. Komanda izstrādāja Bonijas un Bleiza fantāzijas ar atšķirīgiem stiliem, lai parādītu, ka mums visiem nav vienāds skatījums uz pasauli, bet kad runa ir par emocionālu satuvināšanos, mēs varam būt vienā viļņa garumā. Pēc tam, kad Reks ir apēdis saindēto kūku, viņš kļūst zils ar violetiem plankumiem, tieši tādā pašā krāsu kombinācijā kā Salivans filmā Monsters Inc. Kapteinis Sus, mazais ballīšu kuģītis Saurus Reks atkal parādās starp Bonijas rotaļlietām. Tajā pašā pagalmā parādās pārkrāsots robots, kas izmanto tranzitrona modeli, tēlu no filmas Rotaļlietu stāsts par teroru. Viņa krāsas tika nomainītas, lai to noslēptu, bet gandrīz viss korpuss tika saglabāts. Uzņēmums, kas nogādā Lilipadu uz māju, saucas Ship It.
Šis nosaukums jau bija parādījies filmā Rotaļlietu stāsts par teroru, un Ship It neeksistē tikai uz kastes etiķetes. Vēlāk fonā var redzēt vienu no viņu veikaliem. Lilliput un citas ierīces nes Eggman-Tech zīmolu. Šis nosaukums šķiet jauns, līdz atceries, ka Eggman jau pastāvēja kopš pirmās filmas. Filmā Rotaļlietu stāsts 1 Eggman Movers bija uzņēmums, kas pārvietoja Endija mantas. 30 gadus vēlāk tas pats zīmols šķiet ir pārvērties vai paplašinājies par tehnoloģiju uzņēmumu. Pat otrā plāna uzņēmumi ir pielāgojušies tehnoloģijām. Un patiesībā Eggman bija Ralfa Egglestona iesauka, kurš bija pirmajā rotaļlietu stāstā mākslinieciskais vadītājs un viena no svarīgākajām Pixar personībām. Japāņu plakātā Vudijs ir priekšplānā, kamēr ASV kompānija izceļ Džesiju. Kad Lilipeda ierodas, viņa ieņem Bonijas gultu, kamēr rotaļlietas nonāk lejā. Tā ir tāda pati kompozīcija kā pirmajā rotaļlietu stāstā. Buzz ierodas ar spožu jaunumu, bet Vudijs ir atstumts uz grīdas. Kad parādās Liliputs, Triksija saka, ka viņa arī tādu gribētu. Es arī tādu gribu. Joks sasaistās ar Rotaļlietu stāstu 3, kur mēs jau bijām redzējuši, kā viņa sajūsmināta lieto Bonijas datoru. Lilipēd un viņas portāls The Pond ir iedvesmoti no bērnu planšetēm Leapfrog. Pat Vārdes tēls nāk no turienes. Pixar neizdomāja nejaušu ierīci. Viņi izveidoja savu versiju tehnoloģijai, kas jau eksistēja miljonos māju. Un Ribbit nedarbojas tikai kā vēl viena vārdu rotaļa ar vardēm. Nosaukums, ieraksti un navigācija atdarina Reddit. Vēl viena redzama vietne saucas Infopēdija, un tā atdarina Wikipēdijas ideju. Melnās komandu logi, kas parādās ierīcēs, ir tieši pārņemti no Apple macOS termināla lietotnes, kas ir tieši atsauce uz Steve Jobsu, jo ja nebūtu viņa, Toy Story nemaz nebūtu eksistējis. Starp lietotnēm parādās Star Adventurer, tas pats nosaukums kā atrakciju stendam, kur Ducky un Bonija bija balvas filmā Rotaļlietu stāsts 4. Kamēr Džesija pārlūko, parādās kosmosa attēls, kas ņemts no Wall-E. Tā nav tikai līdzīga galaktika, salīdzinot zvaigžņu izvietojumu, tie sakrīt pilnīgi precīzi. Zemāk redzama okeāna ainava, kur Marlēna iepazīstas ar Ducky. Lilipēda sauc Vudiju par Buffalo Billu. Sajaucot rotaļlietu kauboju ar veco rietumu varoni, angļu versijā Džesija kliedz, kas ir tieša atsauce uz Looney Tunes. Starp lietotnēm parādās Pigeon Piazza. Tās ikonā redzams Saviero Piccionini, viens no Gato baložiem nākamajā Pixar filmā, kas norisināsies Venēcijā. Efektu uzraugs apstiprināja, ka Blaze istabā ir paslēpta vēl viena atsauce uz Gato, taču neatklāja, kura tieši. Ja tev izdodas to atrast, atstāj komentāros. Ārpus Blaze mājas var redzēt Redu, vienriteņa galveno varoni no Reda sapnes, Pixar īsfilmas no 1987. gada. Uz Blaze tāfeles redzams plakāts ar dabas pētniekiem, organizāciju, kurai pieder Russells filmā Augšup. Chelsijas avatars ir ļoti līdzīgs bebram no Hopperiem. Karas avatars ir mazs, apaļš zils putniņš, kas atgādina putnu baru no īsfilmas par putniņiem. Reita avatars ir Mārīte, kas līdzinās Francisam no Bugs. Kad Lilipeda meklē Džesiju izsoļu vietnē eBid, tā ir parodija par veikalu eBay. Un pats sliktākais ir tas, ka tur teikts, ka Džesija nav nekas vērta. Sludinājuma fotogrāfija netika izveidota priekš Rotaļlietu stāsts 5. Tā ir tā pati Džesijas bilde, kas jau bija redzama Rotaļlietu stāsts Šausmas. Planšetdators atrod vecu melnbaltu ierakstu ar Woodija rodeo, kas parādījās Rotaļlietu stāsts 2. Viena no lietotnēm saucas Vistu audzētājs. Ikona apvieno vistu un šķūni, kas ne tikai atgādina mums par lietotnēm un spēlēm vietālruņiem, bet arī atgādina par Ala rotaļlietu veikalu un pašu Alu, vistu vīru no Rotaļlietu stāsts 2. Starp Snappy attēliem parādās fotogrāfijas, kas uzņemtas Disneylandā. Tas rada ļoti dīvainu saikni. Vai parks, kurā Rotaļlietu stāsts pastāv kā filma, parādās visumā, kur tā varoņa ir īstas rotaļlietas. Lilipēd nosūta Snappy fotogrāfiju ar Dinoco degvielas uzpildes staciju. Klasisko uzpildes staciju, kas parādās vairākās Pixar filmās, bet vislabāk pazīstama no filmas Autiņi. Seniors Espinas parādās tērpies kā priesteris, jo viņš jau bija atveidojis priesteri Rotaļlietu stāsta šausmu filmas laikā. Kombats Kārlis atgriežas pēc tam, kad kļuva par vienu no labākajiem varoņiem Rotaļlietu stāsta šausmu filmā. Bet vai zināji, ka viņa pirmais dizains bija pilnīgi atšķirīgs licencēšanas jautājumu dēļ? Starp pamestajām rotaļlietām parādās arī pārkrāsota Dauga versija – Lupatu Lelle zebras formā, kas rotāja otrās iespējas antikvariātu filmā Rotaļlietu stāsts 4.
Blakus daugam var redzēt arī rozā mehānisko trusi no tās pašas antikvariāta veikala. Pēc Kārlisa Vedersa nāves kombata Kārļa balsi ierunāja Ernijs Hudsons. Dīvaini ir tas, ka Hudsons atzina, ka pat nezināja, ka pārņem Vedersa tēlu, kad piekrita darbam. Viņš to uzzināja daudz vēlāk. Kad es dabūju šo darbu, es neapzinājos, kā aizvietoju Kārli Veders. Picu ar brillēm atveido Bad Bunny gan angļu, gan spāņu valodā. Ellie knows all her secrets. Stāstot mums visus savus noslēpumus. Garšīgs. Un patiesībā sākotnējos rotaļlietu stāsts 1 plānos ēdienu pietura bija paredzēta saukties Pizza Put, nevis Pizza Planet. Protams, Pizza Put bija atsauce uz Pizza Hut. Un automāti ar satvērē roku bija paredzēti ar balvām, gumijas picām ar brillēm. Tātad rotaļlietu stāsts 5 atdzīvināja to noraidīto picu no 1995. gada skicēm. Smarties pants ir ierīce, lai mācītu bērniem lietot tualeti. Bet vai tu pamanīji, ka viņa ķermenis ir veidots kā pakarināts tualetes papīra rullītis? Patiesībā Smartie pants, dzeltenā roktura daļa, veido Conana O'Briena, viņa oriģinālā balss aktiera frizūru. Vienā no fantāzijām Bultas zirdziņš atkal nepareizi uzraksta Endija vārdu uz savām nagām, tieši tāpat kā filmas Rotaļlietu stāsts 2 beigās. Filmā Rotaļlietu stāsts 5 pirmo reizi var dzirdēt Džesijas ierakstītās frāzes, kas atskaņojas pavelkot aiz auklas. Ņem vērā, ka Džesija ir bijusi sērijā kopš 1999. gada, bet mēs nekad iepriekš nebijām dzirdējuši, ko īsti saka viņas balss mehānisms. Baterijas, kas atdzīvina vecās ierīces, ir PowerCell. Tas pats zīmols, kas tika izmantots sakaru ierīcē filmā Rotaļlietu stāsts 1, lai uzzinātu, kādas jaunas rotaļlietas ierodas. Plastmasas rokas neiedarbina Lilipēda skāriena ekrānu pareizi, tāpēc, lai to vadītu, viņa beigās izmanto ķirzakas semija lipīgo kāju. Starp citu, šo ķirzaku sauc par semiju numur 2. Numus nozīmē, ka Bonijs jau iepriekš bija viens tāds starp Rotaļlietu stāsts 4 un Rotaļlietu stāsts 5. Titros parādās semijs numur 3, kas norāda, ka, kad semijs aizbēga no Baza un Vudija, Bonijs vairs nevarēja viņu atrast un ieguva 3. semiju. Atlants tika radīts, lai bērniem pastāstītu, kā nokļūt jebkur, taču viņš pavadīja gadus iesprostots atvilktnē. Rotaļlieta, kas zināja visas pasaules maršrutus, pati sev izeju atrast nevarēja. Kad Atlants rāda kādu vietu, viņa avatars izpilda dzeltenās bumbas ar sarkano zvaigzni no Luxo junior kustību. Pirms Toy Story 5 nonāca kinoteātros, Atlants jau bija parādījies paslēpts Hoppers filmā. Gudrinieks, Atlants un Snappy tika izstrādāti kā dažādu laikmetu produkti. Viņi maina savus ekrānus, kustības, ātrumu un materiālus, lai tu varētu sajust tehnoloģisko attīstību, nevienam nepasakot, kurā gadā tie radīti. Grafiskie elementi, kas parādās katrā ierīcē, netika pielīmēti kā plakana bilde. Komanda tos animēja atsevišķi un izstrādāja plūsmu, kas līdzinās zīmēšanai ar virtuālu zīmuli, lai katrai ierīcei būtu savs kustību veids. Kens Haris apstiprināja, ka Tamagotchi bija iekļauts agrākā stāsta versijā, taču Pixar to neizņēma tāpēc, ka tēls būtu slikts, bet gan tāpēc, ka neizdevās laikus noslēgt licences līgumu ar Bandai. Mākslas komanda bija spiesta uzbūvēt māju, kas izskatītos tā, it kā tā pastāvētu jau kopš Emīlijas bērnības. Nolietotā krāsa, mēbeles un virsmas nav nejauši netīras. Bleizas garie, cirtainie mati bija tik sarežģīti, ka Pixar izstrādāja jaunas, īpaši modernas rīkus, lai to animētu. Tāpēc, ja salīdzināsi viņas matus ar jebkuriem citiem matiem, kas bijuši Pixar filmās, pamanīsi, ka tie ir ļoti atšķirīgi. Lai Dafodilas zirgs varētu kustēties ar pareizo svaru un muskulatūru, Pixar izveidoja pilnīgi jaunu digitālu skeletu. Viņi nevarēja vienkārši pārstrādāt Bulzai ķermeni, jo tas izskatītos pēc milzīgas rotaļlietas zirga, nevis īsta zirga. Bleiza klēpdatoru rotā bite, kas ir atsauce uz Andreja un Volija B piedzīvojumiem. Komanda eksperimentēja ar mākslīgā intelekta rīkiem ražošanas laikā, taču secināja, ka tie vēl nesasniedz nepieciešamo kvalitāti, lai izveidotu gala ainas. Tomēr mākslīgais intelekts tika izmantots, lai atvieglotu mākslinieku uzdevumus, nevis lai aizstātu animāciju. Vudija atgriešanās tiek parādīta no aizmugures un ļoti zema leņķa, sākot ar zābakiem. Šis skades mums atgādina Endija lielo fantāziju noslēgumā filmā Rotaļlietu stāsts 3. Kad Bušs sagaida Vudiju, viņa lāzers tiek vērsts uz viņu, tāpat kā viņa pirmajā tikšanās reizē 1995. gadā.
Vudijs atkal novērš Buza uzmanību, norādot uz kaut ko aiz viņa. Tas ir tas pats joks, ko viņš veica pirmajā filmā. Atšķirība ir tāda, ka šoreiz viņš vairs neizmanto to, lai viņu izmestu pa logu. Kad Vudijs un Buzs atkal sāk strīdēties, kungs Kartupelis piezīmē, ka ir labi viņus atkal redzēt strīdamies. Tas ir tāpēc, ka tieši tā sākās viņu draudzība pirmajā filmā. Hams iesaka paslēpties aiz Bonijas toaletes galdiņa un skaidri norāda, ka viņš to pats pabīdīja. Es vēlos palikt aiz komodes. Es varu tur būt dažus gadus. Tas ir tāds pats joks kā rotaļlietu stāstā 3, kad viņš arī atbīdīja sev Bārbijas korveti. Es gribu korveti. Abi skrien uz Andersona mašīnas aizmuguri, atkārtojot skrējienu, ar kuru viņi mēģināja panākt Endija pārvākšanās kravas auto pirmajā filmā. Baza tehnoloģiskā vienība identificē Vudiju kā zurga aģentu. Tā ir atsauce uz rotaļlietu stāstu 2, kur Bass arī sajauca jebko ar savas iztēlotās kosmosa kara sastāvdaļu. Pārlūku programma, ko Baza armija izmanto nometnē, kopē Google Chrome izskatu. Cilnes, adrešu joslu un pogas atrodas tieši tajās pašās vietās. Lai pārliecinātu savas citas versijas, Bass saka: Ieklausieties savās sajūtās. Visi zina, ka tā ir taisnība. Tā ir frāze, ar kuru Dārts Veiders atklāja Lūkam, ka viņš ir viņa tēvs. Ieklausies savās sajūtās. Tu zini, ka tā ir taisnība. Un joks ar to nebeidzas. Bass apgalvo, ka zurgs ir viņu visu tēvs, un visi 50 reaģē šausmās, masveidā atkārtojot slavenāko zvaigžņu karu ģimenes traumu. Kad Bazis šķērso mežu, parādās Briedis, Truši un Maiks Koris. Skaidra atsauce uz Bambi. Vāvere, kas parādās mežā, ir pārstrādāta no suņu dienas modeļa. Zilie putniņi tika pārstrādāti no Turning Red. Arī Briedis tika pārstrādāts, šajā gadījumā no Hoppers. Tajā brīdī var dzirdēt variāciju par Love is a Song, kas ir Bambi atklāšanas tēma. Kad parādās cilvēki, sāk skanēt negaidīts mūzikas fragments, kas Bambi filmā paziņoja par mednieku tuvošanos. Viens no Buza lēnām iznirst no ūdens, redzamas tikai acis, tieši tāpat kā kapteinis Vilards filmā Apokalipse tagad. Starp grāmatām var redzēt samta trusīti, stāstu par rotaļlietu, kas vēlas kļūt īsta, pateicoties bērna mīlestībai. Ļaunajai Bulzeja versijai ir balss, kas oriģinālajam zirgam sērijā nekad netika piešķirta. Viņi to izdarīja, jo vēlējās laust vienu no ikoniskākajiem sērijas noteikumiem. Lilipada nonāk Tree Country Charities kravas automašīnā, tajā pašā organizācijā, kas saistīta ar Džesijas ziedošanu. Vajāšanas laikā parādās oranži konusi, kas gandrīz identiski tiem, ko rotaļlietas izmantoja, lai šķērsotu ielu filmā Rotaļlietu stāsts 2. Neizkādas rotaļlietas tur apakšā ir paslēptas. Dainoko degvielas uzpildes stacija atkal parādās. Dzeltenais Pizza Planet ratiņš pabrauc garām Džesijai, Bulzajam un Baza armijai, piespiežot viņus apstāties. Taču tālāk parādās vēl viens Pizza Planet ratiņš, kas novietots Dainoko degvielas uzpildes stacijā un Pizza Planet restorānā. Glābšanas aina apvieno Džesiju, Vudiju un Bulzaju, transportlīdzekļus, zirgus un 50 bazus. Komanda koordinēja vairāk nekā 100 atsevišķus tēlus un raksturoja to kā vienu no vissarežģītākajām ainām visā filmas veidošanā. Uz celtņa vadības paneļa pogām parādās Luxo bumba. Baziem uz muguras ir kots, taču tas nav izveidots, lai to skenētu ar mobilo tālruni kinoteātrī. Lilipada to nolasa stāsta laikā, un ar to viņa atbloķē visas vienības drona režīmu. Kad Bazi paceļas gaisā, viens no viņiem apgalvo, ka tas gan ir lidojums, un Vudijs piebilst ar stilu. 1995. gadā viņi krita ar stilu. Es to saprotu par lidošanu ar stilu. Es nelidoju, es krītu ar stilu. Nedaudz pirms Džesijas un Baza skūpsta garām pabrauc atkritumu mašīna no Rotaļlietu stāsts 3, kurā Loco tika iesprostots. Kad Blejs nodod rotaļlietas, viņas nagi ir nokrāsoti dažādās krāsās. Daži fani uzskata, ka katrs tonis atbilst atšķirīgam Taylora Swiftas laikmetam, kura izpilda noslēguma dziesmu. Uz koka parādās uzraksts "Džesija bija šeit" un aprakta metāla kastīte. Emīlija bija saglabājusi bērnības piemiņas lietas tajā pašā vietā, kur spēlējās ar Lelli, kuru vēlāk pameta. Kapsulā esošā fotogrāfija atklāja, ka Emīlija savu meitu nosauca par Džesiju. Aizmugurē nav tikai A113, pilnais kods ir TSA113, apvienojot Toy Story sākuma burtus ar slavenāko Pixar numuru.
Kapsulā ir piespraude ar dzeltenu lodīti, kas ļoti līdzinās centrālajai atmiņai no filmas Prāta spēles. Džesija beigās to izmanto, fiziski nesot līdzi Emīlijas piemiņas lietu pēdējās vajāšanas laikā. Pēc tam, kad Taylor Swifte noskatījās filmas Rotaļlietu stāsts 5 fragmentu, viņa uzrakstīja dziesmu I Knew It, I Knew You, un jau tajā pašā pēcpusdienā ierakstīja vokālus. Tātad jā, titru dziesma tika pabeigta tikai 8 stundās. Noslēguma zīmējumos mums atkal parāda RC, kurš gandrīz nebija redzams kopš Rotaļlietu stāsts 4. Turklāt Rotaļlietas beigās izpilda dziesmu, ko Lilipāda bija radījusi, pārvēršot Džesijas vārdus repā. Uz skolas autobusa var izlasīt numura zīmi TS 11 22 95. TS nozīmē Rotaļlietu stāsts, bet 11 22 95 ir 1995. gada 22. novembris, kad tika izlaista pirmā filma. Titru ainā 50 bazi nolaižas skolas pagalmā, un katrs atrod sev bērnu. Pat skolotājs paņem vienu. Tad mugursomā parādās Zurks, kuru ierunā Andrew Stantons, režisors, un atkal sveicina bazu kā savu dēlu. Filma beidzas tieši tur, kur sākās tās krīze. 50 pazudušas rotaļlietas atrod, kam piederēt. Un tās bija 120 interesanti fakti, ko mēs pamanījām filmā Rotaļlietu stāsts 5. Vai jūs atradāt vēl kādas? Rakstiet komentāros, mēs lasīsim!